Labvakar! Šovakar mums būs īpaša gaisotne. Šajā raidījumā mēs būsim tikai meitenes. Visas īpašās sarunas tikai starp mums meitenēm. Protams, kuras drīkst klausīties visi. Es ļoti gaidīju šo raidījumu, lai iepazīstinātu jūs ar savām muzikālajām draudzenēm. Viņas manā dzīvē ir īpaša dāvana no Dieva. Bet pirms es iepazīstinu ar viņām, lai izskan viešņu pirmā dziesma no nesen notikušā garīgās mūzikas koncerta. Lai Dieva gaisma līst caur sirdī, viss debes jums caur Dieva gaismu iet. Šai brīdī, kungs, tu mani dzirdi, es tavu gaismu sirdī vēlos liet. Kungs, tavā gaismā lai es esmu, un varētu uz zemes gaismu liet. Kungs, tavu gaismu savā sirdī nesu, lai balts un gaišs vienmēr spētu iet. Bez tavas gaismas dzīvot būtu grūti, un tāpēc es ar tevi vēlos būt. Kungs, lūdzu manā ceļā gaismu sūtī, lai spožs un šķīsts caur tevi varu kļūt. Bez tavas gaismas dzīvot būtu grūti, un tāpēc es ar tevi vēlos būt. Kungs, lūdzu manā ceļā gaismu sūtī, lai spožs un šķīsts caur tevi varu kļūt. Kungs, tavā gaismā lai es esmu, un varētu uz zemes gaismu liet. Kungs, tavu gaismu savā sirdī nesu, lai balts un gaišs vienmēr spētu iet. Kungs, tavā gaismā lai es esmu, un varētu uz zemes gaismu liet. Kungs, tavu gaismu savā sirdī nesu, lai balts un gaišs vienmēr spētu Un tā, pie mums raidījumā ir komponiste Anita Brīdaka ar savu brīnišķīgo muzikālo komandu. Anitiņ, lūdzu iepazīstini klausītājus ar savām dziesmu biedrenēm. Labvakar! Paldies, Indija, ka uzaicinājuši šo sarunu. Es pastāstīšu, kas mēs šeit esam. Pie mums ir atnākusi Mārīte Laksdiņa, kura mūsu komandā spēlē čellu. Pie mums ir atnākusi Līga Eglīte, kura spēlē klavieres, un mēs satikāmies muzikas augstskolā. Kad mēs beidzām skolu, pēc kāda laika mēs ar Māriņu satikāmies vienā darba vietā. Un Dievs man bija jau devis dziesmas, un dziesmām, kurām es rakstu mūziku, vārdu autors Redvīns Jansons. Viņš skaisti apkopo savus dzejoļus grāmatās, un tā pienāca tā pirmā reize, kad mums vajadzēja veidot prezentāciju grāmatai.
Un tur bija arī tās manas dziesmas, notis. Nebija kas izpilda. Un tad man Dievs deva atmiņā šīs meitenes, manas kursa biedrenes no studiju laikiem. Tas bija vienkārši brīnišķīgi. Un Mārīti mēs jau kopā strādājām, un tā es viņai izteicu šo piedāvājumu. Un viņam uzreiz atsaucās. Un tad mēs sākām runāt, kā varētu sakontaktēties ar Līgu. Viņa savā starpā ir māsas. Jā, un mēs tā arī tādā veidā sākām šo darbību. Līga arī man teica jā. Brīnišķīgi. Un ceļš liels bija prieks par to, kad tieši šie Dieva ceļi satikās. Katrai viņu dzīvē bija kāds īpašs stāsts par Dievu, un arī man bija šis stāsts, un tad, kad tas viss kopā, tā kā tāda puzle salikās, tas bija vienkārši brīnums. Ir arī brīnišķīga dziedātāja, mūsu sastāva skanošais zieds Elitiņa. Un mums ir vēl viena brīnišķīga balss īpašniece vārdā Sindija. Un Sindija mums ir īpaša pērle. Viņa tiešām ir kā dota šī pērle, un mums pārējām ir jāļauj vienkārši viņai spīdēt. Un tagad ļausim skanēt dziesmai, ja tev. Ja tev dienā šajās, kas tik augsta šķiet un tik lēni iet, vairs nav miera mājās, sirds grib ārā skriet, un pat paliek skumji, domas bēdas māc, tad tev vajag ātrāk strauji ārā skriet, un caur dabas svaigu tuvāk Dievam iet, un caur dabas svaigu tuvāk Dievam iet. Ieklausies tad vējā, kas tik jautri šauc, un tik straujā dejā, neredzams, bet balts. Skrien ar tavu sirdī, pieskaras un glāstā, lai tu skaidri dzirdi, ko viņš teica un stāstā, skaļi kliedz un čukst, kad Dievs ar tavu sirdi vienā taktī pūkst. Skaties, kā visapkārt, koki plaukst un zēļ, kā no debes tālēs, ziedi gaismu smēļ, kā spēj Dieva elpā, katru zāles stiebru sasildīt un skārt. Katru mazo osnu saulē pretim celt, lai tie tev par prieku zaļot var un zelt, lai tie tev par prieku zaļot var un zelt, lai tie tev par prieku zaļot var un zelt, zaļot var un ieklausies tad vējā, kas tik jautri šauc, un tik straujā dejā, neredzams, bet balts. Par to, ko jūs darat ikdienā? Varbūt sāksim ar tevi, Elite. Mācu mazos bērniņus dziedāt, strādāju vokālajā studijā, mācu mūzikas pamatus, mācu pareizi elpot, mācu pareizi runāt,
dažādi vingrinājumi, dziesmas, ļoti daudz strādājam arī pie mikrofoniem, uz fonogrammām, bet, protams, arī ļoti daudz strādājam ar instrumentu. Attīstam akustiski savu balstiņu, ritmu, mācu arī privāti dziedāt. Man ļoti patīk savs darbs, ko es daru. Es ļoti mīlu bērnus, mīlu cilvēkus, un es apmierināta, ka Dievs man ir iedevis tādu talantu mācīt, dziedāt. Un ar ko nodarbojies tu, Māra? Es esmu sieva savam vīram Dzintaram, esmu 3 bērnu mamma un esmu džela spēles skolotāja. Gan bērniem, gan pieaugušajiem, un vādu senioru kora atbalsts. Paldies, Māra! Un nākamā mums pastāstīs par sevi Līga. Es līdzīgi kā Māra pasniedzu klavieru spēles stundas bez priekšzināšanām pārsvarā. Un tu, Anitiņ? Audzinu 2 brīnišķīgas meitiņas un rakstu dziesmas. Tagad, lai izskan dziesma, viss tēvs ir tevī.
gribētu pajautāt, Elika, tev, vai tev ir kāds sapnis, kur tu vēlies piedzīvot? Noteikti, un tas ir saistībā ar mūziku un priecīgo vēsti, kas sasaucās arī ar mūsu misiju, tātad dziedāt, spēlēt, apbraukt mūsu mazo gleznaino Latviju. Tos varētu nosaukt arī par garīgajiem sirds domu, jūtu, stāstu koncertiem. Tas ir kā liecība, ka viss ir saistīts savstarpēji. Dievs, daba, darbs. Pat Anna Brigadere kādreiz savos stāstos un pasakās tieši šo moto ļoti, ļoti bieži pieminēja. Un es domāju, ka arī šī misijas apziņa, ko iepriekš mēs teicām, un arī šis sapnis ļoti sasaucās vienkopus. Kad bija maziņas, bērnībā vilku māmas kremplīna kleitas un laka kurpes, un bieži lielā spoguļa priekšā dziedāju. Un es domāju, ka Dievs apzināti man ir vedis cauri visādām dzīves, teiksim, peripētijām, līkločiem, un arī, ir iedevis man šo talantu mūziku un dziedāt. Bet dzīvē ir visādi gadījies, bet šeit, es domāju, ir kaut kāds krustpunkts vai arī pat sākuma punkts, ko Dievs ir ielicis man sirdī un arī mums visām sirdī, kāpēc mēs esam satikušies un ir šī misija, ka Dievam ir īpašs kaut kāds plāns manā dzīvē un arī mūsu kopīgajā darbā. Kāpēc? Un kāpēc tieši tagad? Nevis kaut kad agrāk, tad, kad bija augstskola beigta, vai arī jaunībā, bet tieši tādā pilnbriedā, ka mēs esam, Un es domāju, ka tam ir kaut kāda īpaša nozīme Dieva scenārijā vai plānā. Jā, slavu Dievam par to, un es ticu, ka mēs redzēsim augļus un viņa vadību šajā darbā un šajā ceļā. Sakiet, vai jūsu sastāvam ir misijas sajūta, tāda misijas apziņa, kad jūs braucat pie cilvēkiem ar garīgās mūzikas koncertiem, kas ir tas galvenais, ko jūs nesat savās sirdīs? Tie pasākumi, tie brīži sākās vairāk ar sevi, kad vajadzētu sākt ar savu lūkšanu, lai tas mans instruments sāk skanēt, lai tu visi tādā Dieva mierā un lai tu to savu mīlestību varētu sniegt otram, lai viņš sajūt. Tātad tu sāc ar savu lūkšanu. Līga, kā tev ir? Tad, kad tu esi Dievu tiešām piedzīvojis, tad viņš tavā dzīvē izdara tik lielas pārmaiņas, emocionāli, psiholoģiski, fiziski un visādos vēl iespējamos veidos, ka tas, kas tevī ieplūst, ir daudz lielāks. Tas nav pazīstams līdz tam. Un, ja to gribētu paturēt tikai sevī, tas vienkārši nav iespējams, jo tas līst pāri. Un tā ir arī ar to mūsu muzicēšanu, Mūsu kopīgi atskaņotās dziesmas ir pilnas ar mīlestību, un to ir nepieciešams atdot. Tas galvenais. Tā ir tā ziņa. Ja tas ir bijis tiešām ļoti pilnasienīgi koncertā vai jebkurā pasākumā, kur mēs varbūt esam pat bijuši ne galvenie varoņi, bet ja tas ir bijis tā kārtīgi, uzticoties Dievam, gājis pa visām vīlēm, tad tas ir tik bagātīgi apludinājis arī pārējos. Tā ir tā mūsu sūtība. Dalīties, ko cits uzsūc kā sūklīts varbūt, kaut uz brīdi, un meklē to savu ceļu, jo tas kaut kur dod spēku. Un Dievs nāk caur mūsu dziesmām, atveldzē dvēseli, paceļ nospiestu gāru un noteikti nomierina mūsu prātus un domas. Mēs tajā varam veldzēties, dzīvot un plūst. Mēs esam katra no savas draudzes, bet tas pats galvenais, kas mūs ir savedis kopā un kas mūs tajā nes, tas mūsu galvenais uzdevums, tā misija, ir nest cilvēkiem to, kas mums ir dots, un tā ir tā mīlestība. Tas, kā es varu atdot savu mīlestību cilvēkiem un Dievam, ir šī mūzika. Un mans sapnis ir arī turpmāk saņemt no Dieva sirds šīs melodijas un atdot tās cilvēkiem par svētību. Caur to arī mana sirds tiek dziedināta.
Un tā ir tā mīlestība. Tas pieskāriens, ko mēs esam saņēmuši, to mēs gribam nest citiem. Jebkurā konfesijā, jebkurā draudzē, jebkurai sirdī, jebkurā vietā. To mīlestību, kas caur Kristu kvēlo, deg dvēselē un pašā sirdī mirds. To savā sveicienā, kā skaistu ziedu, mēs sūtam jums no dvēseles un sirds. Bez mīlestības, kas no Dieva dotā, tu esi tukšs kā šķindošs, kā nošvarš. Tā mīlestība pasaulē, kas rota, tā ceļš caur tūkstnesi, kā dzīve garš. Ja būtu ticība, kas kalnus celtu, bez mīlestības neesi nekas. Kaut iegūtu tu visu zemju zeltu, bez mīlestības liekas tev būtu tas. Slēdz mīlestību sirdī vienmēr tādu. Par ko mēs šovakar runājām un dziedājām vēl, jūs dzirdēsiet nākamajā raidījumā. Lai Dievs jūs svētī un uz sadzirdēšanos! Tā nelielās nekad un nenoskatās.